Rihards, kas tu varētu būt? Teorijas vai prakses piekritējs vairāk? Jo es tagad izstāstīšu, bez teorijas nevar būt prakse. Var. Nu, es nezinu, manā, teiksim, tas, ko es daru, man ir jāzina likumi, ko es varu izmantot. Respektīvi, vienkārši likumi. Man ir jāzina likumi, lai es varētu, es nezinu, uzvārīt zupu, man ir uzcept omleti, uztaisīt miljonu. Man ir jāzina likumi, ko es varu darīt un ko es nevaru. Tāpēc bez teorijas īsti es nebūtu spējīgs izdarīt praktiskus. Var izvēlēties abus divus? Tu vari būt pa vidu visu laiku, jā, noteikti. Jā, tas neitrālākā nostāja. Viss kārtībā, ļoti labi. Edgar, kā tev šķiet, teorija vai praksa, tu pirms brīža ieminējies, ka tā nav? Vairāk es esmu praktiķis. Praksa, es esmu praktiskais cilvēks, jā. Bet ar gadiem saprotu, ka vajag arī, tāpat kā tev, kaut ko darīt izglītības sistēmas labā. Un, lai sistēmu izveidot, tur vajag arī grāmatas rakstīt laikam, jā. Nevar tikai rakt. Labi, Gundar. Man tāpat līdzīgi, jo es arī, principā, no dabas laikam esmu praktiķis. Darīt rokām patika, visu mācēju, visu forši, bet tagad arī apzinoties to, kur es eju, un tur arī vajag bišķi to zināšanu un visi teorijas un visu pārēju. Tāpēc, ja vajag tagad komandā, es varbūt eju tajā prakses daļā. Principā jūs visi esat prakses komandā, tu uzslodzies teorijas komandā, teorija. Bet, ja mēs tagad filozofētu un domājam tālāk, sīkāk iedziļinoties, kas tomēr ir svarīgāks, teorija un praksa, no tevis mēs sapratām, ka viens bez otra nespēja izdzīvot. Jūs mēģināt ieskicēt tajā pašā virzienā, bet varbūt jūs varat paturpināt. Es redzu, ka ir laba teorijas komanda, jo cilvēki mācās. Teorētiski zina, kā visu vajag izdarīt labāk nekā mēs, droši vien, ne? Biologi ir. Viņš zina labāk, kā tur fotosintēzes process notiek nekā es, un tā ir teorija. Tas zina labāk, bet es zinu droši vien, kā tie krūmiņi reaģē, tā, ka viņiem sadod pa mizu vai apgriež vai sabar sāli vai kaut ko praktiski sāli.